26. jūlijas bija pirmais termiņš, kad Bērnu un jauniešu centra Saeimē bija jāatgriežas rekonstruētajās telpās. Diemžēl arī septembrī jurģošanās izpaliks. Kopš vasaras sākuma Bērnu un jauniešu centra Saeime uz laiku pārcēlās uz bijušās sākumskolas telpām Akmeņielā, ar domu, ka jauno sezonu uzsāks jau renovētās uz pusi plašākās telpās savā vecajā mājvietā Brīvības ielā 17. Taču, diemžēl, pārcelšanās pagaidām vēl jāatliek. 29. aprīlī Tallas novada pašvaldība ar SIA CVS noslēdz būvniecības līgumu. Bet, diemžēl, dažādu apstākļu dēļ būvnieks šos darbus līdz 26. jūlijam nebija izpildījis. Lai šos darbus varētu pabeigt, pašvaldība ar būvnieku uz appusējas vienošanās pamata noslēdz šo līgumu pagarināšanu līdz 26. augustam. Bet 26. augustā, kad ieradāmies mēs pašvaldības komisija, lai pieņemtu šo objektu, diemžēl šo objektu pieņemt eksploatācijā nevarēja. Pašreiz norit šie darbi, kas ir jāveic, lai šo objektu varētu nodot eksploatācijā. Kas bija tās pamanāmākās tie nesmukumi, ko jūs pamanījāt un tā kā būvniekam aizrādījāt? Principā jau ir tā, ka būvniekam tika norādīts uz vairāk virkni darbiem. Viena no tiem ir ārējās fasādes sakārtošana, kur tika aizmūrēta loga, kur vēl tagad varam redzēt gāzbetona blokus, kas ir jāapstrādā ar cementu jau. Neplānoti atšķirīgas krāsas grīdas flīzes, nevienmierīgs sienas krāsojums, kā arī defekti iekštelpām, tāpat arī ārējās fasādes nepilnības. Tās ir kļūdas, kuras būvniekam SIA CVS nāksies tuvākajā laikā labot. Būvdarbu vadītājs Ružas kungs esošo situāciju komentēt gan atteicās. Tā galvenā problēma, kāpēc mēs esam šeit aizkavējušies, es redzu to, ka tā kā iepirkuma procedūras rezultātā, kā iepirkuma kritērijs bija saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, un viens no kritērijiem bija izpildes termiņš. Šeit ir tā problēma, kur bieži vien būvnieki grēko ar šo darbu izpildes termiņu, kad iedod šos termiņus diezgan īsus, nereāls, kurus nevar izpildīt. Ir kaut kāds variants, kā pret to cīnīties nākotnē? Iepirkuma komisija principā cenšas strādāt pie tā, lai arī nolikumos mēs iekļaujam šo nevis saimnieciski izdevīgāko, bet zemāko cenu. Abos kritērijos ir mīnus un pluss, bet tur ir jāsako līdz tirgus tendencēm, kā tajā brīdī ir cenas un tā tālāk un šis piedāvājums. Bet izbēgt no šādām situācijām ir ļoti grūti, jo bieži vien arī dažādu apstākļu dēļ mums spiež šie termiņi. Tās ir saistībā ar Eiropas naudas apguvēm. Neskatoties uz visiem šķēršļiem, Bērnu un jauniešu centra 31 darbinieks un aptuveni 600 bērnu un jauniešu saime priecājas par krāsainajām telpām un plāno, kā atgriešanos savā mājvietā varētu svinēt oktobra sākumā. Katrā ziņā izmaiņas, manuprāt, ir pietiekoši redzamas un patiesībā patīkamas. Man pašai personīgi ļoti patīk tas, ka mums ir nelieliem pasākumiem. Es domāju, ka pietiekoši laba zālīte ar ļoti jauku skatuvi. Un tagad es domāju, ka mēs varam droši gan Latvijas 95. gada dienas pasākumu, savu gan brīvprātīgo godināšanu varēsim organizēt šeit uz vietas Bērnu jauniešu centrā. Tāpat liels iegūms 3 stāvu ēkā būs arī jaunais lifts, kuram meistari vēl veic testēšanas darbus. Katrā ziņā tas ir vēl viena, es domāju, tāda, varētu teikt, iestādes bagātība, jo tāpēc, ka līdz šim tā bija ļoti liela problēma patiesībā cilvēkiem ar kaut kādām, pat es varētu teikt, nevis invaliditātes problēmām, bet elementāri ar laustu kāju vai sāpošu kāju, pie mums nevarēja atnākt un nevarēja nokļūt nodarbībās. Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta Tallas novada jauniešu iniciatīva centra izveide beigu termiņš ir 30. septembris. Projekta laikā tiek ne tikai renovētas telpas, bet arī daļēji iegādāts jauns aprīkojums. Papildus tātad tiks iegādāts arī inventārs un aprīkojums, gan gultas, saliekamās gultas, gan dažādas biroja aprīkojums, virtuves iekārtas un tam līdzīgi.
Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 316,5 tūkstoši latu, no kuriem lielākā daļa, 77%, ir pašvaldības līdzfinansējums. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.